Uz redzēšanu. Šo ir normāli no rīta paēdtojam vidu, nesanāca līdz galam, bet kaut kad jāiespiež vēl tas. Un, jā, skola, tagad parasti, pēc skolas, tagad mācam uz džimu. Let's go! Treniņš pabeigts. Crazy īstumā pampoja šitiem te lateral raises. Vienkārši. Šodienas treniņš sanāca tāds garāks. Es nomainīju Romanian deadlifts uz parastiem tā kā sumo deadliftiem, man vienkārši mehāniski. Tā sanāk tā, ka es varu beidzot taisīt muguru, tā kā pacelt to stieni. Romanian deadlift nav līdz galam, so es viņus darīju iepriekš bez problēmām, bet šajā gadījumā es varu tā kā rītīgi komfortabli uzspiest. Ērti uzspiest, ērti uzspiest. Tagad es taisu sumo deadlifts. Un pārējais viss normāli, bet tāpēc ielu tā kā ejam tagad ēst mocam. Brother, es nepaņēmu dvieli, kas nozīmē, ka es vienkārši slapši saģērbšos un maucu uz kājām. Wow, Saša. Ok, tad uzēdam auzu pārslas un tad ejam, un tad es tev parādīšu, cik grūti ir apēst olas pēc tā, ka tu esi jau paēdis vispār jau. Okay. Wise men say, oh, fools rush in, but nezinu tālāk. Labs ir. Viena lieta ar šo visu ēšanu un veselīgu ēšanu. Daudziem liekas, ka šis ir, tā kā kaini negaršīgi, jā. Vienkārši auzu pārslas ēst, tad tur banāniņu un pāris riekstiem. Bet ar šo ir līdzīgi kā ar visu meditāciju, iešanu trenēties un visu to. Pamatā tu negribi tās lietas darīt, tāpēc, ka tev ir foršāka lieta, ko tu dari, jā. Ar ko, kas dod vairāk dopamīnu, un ar ko tu īstenībā frajo tos dopamīnas receptors, ja? Un dēļ tā šīs vieglās, veselīgās lietas liekas ne īpaši, ja? Bet tagad tu izslēdz tās lietas, tās lietas, kas, tūlītais gandarījums, ja, sociālās mēdījus un paņem kādu dopamīnu detoksu, pārējās tev dzīve paliek vienkārši priecīgāk, un tai skaitā, ja tu ēd sūdu, tev neliekas šis garšīgi, bet tagad tu uzsāc ēst tikai šīs veselīgās lietas. Šis teiks, tā kā tīri ok, jā, ok, forši būtu tur cukuriņu piebērt, un tad tā kā tās auzas garšīgāks, tas saldāks, bet man personīgi pat tagad vairs nepatīk tā sajūta, tā skābenā sajūta, ko dod cukurs, tagad viņas piebēr pie auzām. Un, jā, auzas nav tas labākais, ko ēst, bet tas dod manai situācijai, tas ir labākais, ko ēst, jā. Lēti un daudz kalorijas šķiedrvielās, viss tas. Jā, protams, tas man čīnī pumpas un visu kaut ko tam līdzīgi. Ko es esmu noskaidrojis reāli, tas strādā. Es uzsāku ēst auzas un parādījās vairāk pumpu. Un, ja kā ir, bet tačas lietas jāupurē. Bet jā, tikmēr, kamēr tu neizslēgsi to ritīgi labo, to 1 stundu paspēlēt video spēles vakarā, tikmēr tev pārējās lietas liksies. Bet tagad
tu izslēdz to uzreiz pavisam citu lietu. Tev jāatrod, ja tev ir šāda problēma, ka tev liekas, ka šis ir negaršīgi, vai tur trenēties, skriet, vai meditēt, vai tādas liekas boring, atrod to, kas, un darbs arī, atrod to, kas liekas tev interesantāk, un pamatā tā būs sliktā lieta, ja? Ko izslēgt vienkārši. Un ja tu to izslēgst, labākā lieta paliks strādāt pie savu tā lietas, ko tu strādā biznesu, vienalga, ko tu čini, iet trenēties, ēst pareizāk. Ja tev nav nekas, kas slikts, ir augstāks, ko tu atļauj sev. Tā ir mana loģika, kā es turos pie savām lietām. Vienkārši nav man šīs labākās lietas, ko darīt. Ok, karoči, jāmāc uz veikalu tagad. Here we go again. Olas ir atnestas, bet problēma ir tas, ka ir pulkstens 19:39. Tas nozīmē, ka mēs olas šodien neēdīsim. Nav dienas. Teicu, es nevaru darīt, es katru dienu ēdu bez to. Protams, bullshit, bet ir kā ir. Nu, tur 300 kalorijas mīnus, bet es tūlīt uzēdu. Nē, ir vakars vienkārši rītdien uzēdis vēl vairāk. Bet kalorijas, manuprāt, šodien ir pietiekoši. Es uzēdu vienkārši vairāk šodien šos te mandēles. Insane. Atceries, ja tev liekas darbs nepārāk piesaistošs, tad tev ir lietas, kas tev dzen prom no tā, un tu gribi kaut ko citu darīt, kas tev piesaista. Un ja tu tās izslēdz, tev šis darbs paliek ar piesaistošāks. Ja tu vēlies to darīt ar lielāku prieku, tu darīsi to, tāpēc, ka tev tāpām nav neko citu labāk, ko darīt. Un tā strādā ar principā visu tavā dzīvē. Tu izbaudīsi savu dzīvi vairāk, ja tu izslēgsi tās lietas, kas tev liekas un it kā ir vairāk dopamīnu izraisoši. Tādas lietas, kas tev it kā patīk, bet beigās tas sabojā tavu dzīvi. Pēdējā laikā man ir bijis tā, ka tā ir tā problēma, kāpēc, liekas, visu tā zemāk bišķiņu dzīvē. Tā kā tagad, pēdējās 2 dienās, es paslēdzu mazāk to, labāk sajūta ir vispārēji. Tā kā, pamēģini pats, bet, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu ar visu šo bulking lietu, uzbūvēt sev muskuļu masu, palīdziet tavā situācijā, man ir problēmas, man ir tā kā jāēd nenormāli daudz, lai uzbūvētu masu, bet viss strādā. Pagājušo gadu es visu gadu šitā balkoju, un rezultāti reāli bijis kaut kāds 7 kg uzbūvēju. Un jā, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu ar savu 2,5 gadu ar trenēšanās pieredzi, sašķinīt tavā dzīvē šo visu trenēšanos, aiziet paši ko pirmo linku aprakstā, tur ir 1-1 coachings, un 2. 3. links aprakstā ir Latviešu izaugsmes cilts, kur diskusija arī katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas video zvanu, kur mēs vienkārši kopā ejam uz saviem mērķiem, dodam šo atbildību sajūtu citam. Bet tas ir viss pie šī video, tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospied to sarkanu podziņu, ja tu vēl neesi to izdarījis, nospied tīši gaisā, aizsūdzējām draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.